esmu skrējis. Nu, labdien! Šodien ir 13. septembris. Šis būs nedaudz savādāks. Esmu es, Laura un Inga. Šoreiz ir atbraukusi ciemos Inga, paciemoties pie Lauras uz Ameriku. Mēs tagad pirmās pāris dienas pabraukāsim kopā, un tad viņas brauks divatā uz piedzīvojumu. Bet uz kurieni viņas brauks, to viņas pašas pēc tam vēlāk pastāstīs. Tikmēr pagaidām mēs braucam uz San Francisco, apstīsimies Golden Gate Bridge vai Zelta vārtu tiltu. Sevi ārā lējis, es esmu klīdis, sevi dziļi brīdis. Sevi mezglā sēdis, zaudējis un uzvarējis. Bet nu ir klāt tas brīdis, es dodos Nu, pirmais skatu punkts. Tepat pie tilta esam. Te izstāst lūk šādi. San Francisco jau kā vienmēr, protams, miglains. Bet nu tāpatās jau skaisti. Sadzīves trūklakām garām, es dodos ārā, un tā tālāk, es dodos ārā. Dāmas izdomāja, ka viņas grib tiltu aizbraukt no lejas, kaut kur apskatīt tagad. Tāpēc mēģināsim mēs tikt tur. Nē, ka tur no turienes redzēt tiltu. Nu tad ejam, mēģināsim. Es esmu cēlies, kā ūdens smēlies. Es esmu kritis, sevi zemē sitis. Nu, nākošā pieturvieta. Tagad iesim uz Spjēri. Tur ir veikaliņi, skatiņi interesanti. Un te jau redzēsim, kas tur ir. Šitie ir bezpilota taksija. Radariem visur. Un vadā cilvēkus apkārt bez šofera. Mašīna pati brauc. Interesanti. Sevi zemē sitis. Because it means es dodos ārā, sadzīves trūklakām garām, es dodos ārā, un tā tālāk, es dodos ārā, sadzīves trūklakām garām, es dodos ārā, un tādā garā. Es tevi mezglā sējis, zaudējis un uzvarējis. Bet nu ir klāt tas brīdis, un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos, un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos, un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos, un tā tālāk es dodos, un tā tālāk es dodos ārā, sadzīves trūklakām garām, es dodos ārā, un tā tālāk. Nu, paēdām, aizbraucām uz stāvāko ielu San Francisco, un tad tagad piestājām, paskatīsimies te no parciņa uz pilnas mājām. Es tevi
zaudējis un uzvarējis. Bet nu ir klāt tas brīdis. Jā, mēs esam iepirkšanās centrā. Un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos. Un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos. Un tā tālāk es dodos, strūklaku liesmā zūdu un rodos. Un tā tālāk es dodos, un tā tālāk es dodos. Allow me to get to feed my family. This is my street, this is where mine. Nu ko, esam izbraukājušies, izstaigājušies, visu, ko redzējuši. Tad tagad brauksim izgulēties, uzņemt spēkus nākošajai dienai. Nākošajā dienā kāpsim kalnos. Nu, labrīt! Nākošā diena. Esam bišķi pagulējuši, kāds vairāk, kāds mazāk, bet esam gatavi doties ceļojumā. Tagad ir bišķi pirms 8 no rīta. Mēs braucam uz Josemītēm. Nē, es neesmu mašīnā viens. Tev. Es neesmu gatavs taikāt. Joprojām. Viņi grib pieteikt manas kājas. Jā, mēs šodien skatīsimies, kā Inga cietīs. Manu izturību pārbaudīs. Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas. Toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni kā jau katram mums ir vairāk. Viss būs uzcelt mājas, stādīt koku, nosist čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķeri uz estekādes. Rīkojas kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Rīkojas kā padoties grasos, izdzirdēs kādu balsi man sako. Nu, nonācām līdz takai, sākām iet. Vienīgi pagaidām vēl nezinām, kur jāiet, tāpēc, ka mums nav interneta, nav ielādējusies. Bet, kaut kur ejam, kaut kur nāksim, tā jau redzēs. Atradām krīpatiņu internetu, ielādējām taku un tikko sākām viņu iet. Priekš cik bija kilometri? 9,2 kilometri priekšā no kilometrs numur 1. Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāc. Katrs ceļš ir reizāks, tā kā stāsts. Uz zābakus tu tevi jūči un dodies tālāk. Atklāt sev to, kas vēl neatklāts. Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāc. Katrs ceļš ir reizāks, tā kā stāsts. Uz zābakus tu tevi jūči un dodies tālāk. Atklāt sev to, kas vēl neatklāts. Atklāj sev to, kas vēl neatklāts. Atklāj sev, atklāj sev. Nu, tas bija pirmais ūdenskritums. Te kopā ir 2. Tagad mēs ejam uz otro. Uz otrā bišķi patīkamāk iet, jo te ir cilvēki vēl ir, bet krietni mazāk. Tur pirms tam bija brīžiem pat jāgaida, lai tiktu tālāk. Te tā pašai brīvāk bišķi. Nu, Inga, kā tev līdz šim iespaidi Amerikā? Līdz šim ļoti skaisti. Vakar mums bija tāda pilsētas diena, šodien mums ir dabas diena. Solījās šī trasa, šī trasa solījās būt hard. Viens hard moments bija tikai tās trepas. Diezgan stāvu un augsti jākāp, bet pat es varu izturēt, kā ir ok. Ir labi. Jā, esam nogājuši kādas 5 km, 400 metrus esam uzkāpuši. Nav tik traki, nav arī karš šodien. Laba diena.
Tālāk nākošās dienas mēs šodien, kad beigsim staigāt, brauksim mājās un iešu atpakaļ uz darbu. Un tad viņas divi tā brauks tusēt piedzīvojumā. Viņas būs prom kādas 5 dienas. Būs interesanti, kā viņām ies un kā viņas man pavlogos. Paramatā vietā, vai vismaz atcerēties spēju savu pirmo vārdu, pirmo soļu, pirms es jau skrēju. Ar pieres tenderē nogaršoja bezmaz visu tabulu mendeļēju. Bet vai tas mani apturēja? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarēja. Ir 4 debes puses, redz tikai ziemeļs. Palūkojos apkārt, izkustina kakls kriemeļs. Jo galvā teki smadzenes un nevis ķieģeļi. Izmantot šo potenciālu, ko kāds ir iedevis. Tikko es kā grūtības sastopu, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos, izdzirdēs kādu balsi man sakot. Nevar būt tā, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāc. Katrs ceļš ir neizsāks, tā kā stāsts uz zābakus tu. Tevi ņūdžu un dodies tālāk, atklāt sev to, kas vēl neatklāts. Nevar būt tā, ka Nu tā, esam nonākuši galā. Tagad tikai atliek ceļš lejā. Nu, dāmas, kā jūs jūtaties? Inga pastāstīja savam vīram, kā tu te tikko fočējies. Jā, pastāst. Nāc parādīšu. Nu, reku tā māliņa ir te. Es ļoti uzmanīgi piegāju, izvērtēju situāciju lēnām, apsēdos. Lūk, vienu kāju pāri. Tur reiz tās maliņas nekā nav. Kā nav? Ir trauja, jā. Darbs bišķi pārspīlē, tur nav tik augstu nemaz. Kā manas sieva par to jutās? Tas bija stulbi, man bija tāda panikas lēkmes sajūta. Viņš tagad atkal Janku noskaņos pret mani. Jā? Viņš teiks, reici viņi ar tādu. Nu, vajag izmācīt tev tomēr, jo pieaudzis cilvēks un tādas glupības dari vēl. Jā, mēs izmācīsim. Nē. Janka, lūdzu. Bet, nu, principā tā. Tikai kāpsim lejā. Mēs esam kādas 3,5 stundas uzkāpuši. Pulkstens ir 1:30. Un tad sanāk, jā, nu kādos 5. Kādos 5 būsim lejā un tad varēsim braukt mājās. Un māju ceļš mums atkal ir 4 līdz 5 stundas tādā vienā braukšanā. Bet, nu, forši, skaisti jau. Un te jau rītdien dāmas pārņems vlogu. Un tad pastāstīs, ko viņas tālāk darīs. Dāj, no manis čau. Nu, sveiki! Šodien ir 15. septembris, pulkstenis 9:43. Es laikam, cerams, ar Lauru kopā pārņemam Arta stafeti filmēšanā. Šodien mēs esam apakaļ San Luis Obispo un mums ar Lauru ir freestyle diena. Brauksim iepirkties, nopirkt kādu dāvaniņu maniem bērniem, ko aizvest mājās. Nu, un vēl kaut ko pa veikaliem pavazāties, paskatīties, kas te ir savādāks, interesantāks, foršāks, ko varbūt gribās ieķert. Esam atbraukuši uz pirmo veikaliņu TG Maxx, ja? Jā. Reku, ejam iekšā. Laurai šodien princešu mūdi ir. Jā, gājām iepirkties. Nopirkt savu plētiņu. Es domāju, ka tev piestāvāt. Jā, ļoti jauki izskatās. Ļoti rozīgi. Mēs atbraucām līdz Sephora veikalam. Sephora? Pirkt tagad dāvanu Lotei. Lotas paradīze. Atbraucām līdz rindu veikaliem, varētu tā teikt. Iesim uz tādu veikalu Hot Topic meklēt Lotei džemperi, ko viņa bija tā kā noskatījusi. Nu tā, pulkstenis ir 4:18, esam nedaudz iepirkušās. Tagad Laura man atveda līdz Montana de Oro. Ar domu paskatīties skaistas klintis, bet sanāca kaut kā tā. Viss ir miglā, nu, bet bišķiņu šo to jau var redzēt, jā. Nekā nevarēs redzēt. Es te bišķi pa vidam iesmirdējuši.
tagad ir 15. vakars. Un meitenes tagad pakojās un paniko. Nezinu, ko ņemt līdzi. Te ir visur somas un kastes. Riktīgs bardeks. Abas skraida apkārt, nezinu, ko darīt, tāpēc, ka parasti jau es šito visu plānoju. Un sakārtoju visu somas mais un uztāju savus sarakstus, ko ņemt līdzi. Tagad bišķi smieklīgi. Bet, es palīdzu, nav tā, ka es viņu sastāju novērtā, tā kā gan jau būs labi. Bet iespējams būs smieklīgi kādā no nākošajiem klipiem. Esmu pēc dienas 2, 3 redzēt, ka kaut kas nav, kaut ko ir aizmirsuši. Labrīt. Ir 16. septembris, 6:56. Mēs taisamies uz Vegas ļoti nopietni. Piestrādājam pie savārējā izskata. Laura pakojās. Gatavs ceļam gandrīz. Tā esam sakrāmējušās, uzpildījušās, bišķiņa aizkavējušās, jo Laura nevar izčamāties. Labi, es nevaru izčamāties, būsim godīgi. Bet, man nav tādas pieredzes tik lielas ar krāmēšanos un braukāšanu apkārt. Būs jau labi, es domāju, mēs būsim laikā. Viss būs ok. Mēs būsim. Būsim laikā, jā. Braucam. Las Vegas, baby! Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Esam nobraukuši aptuveni 2,5 stundas uz Vegasu ceļā, ja. Laura pa ceļam man stāstīja interesantus faktus par Ameriku. Un, piemēram, es gribēju nozagt granātābolu. Izrādās, ka viņi nedrīkst zakt, jo tad man nošaušot. Tā kā granātābolu mēs šodien nezaksim. Tad vēl es bišķiņi nobijos, ka mums nobrauks fūre, jo viņai bija ieslēgta sava reiks. Man likās, ka viņi ieslēdz pagriezienu. Bet ar tāds interesants fakts izrādās, ja fūrē nevelk augšā kalnā, viņi slēdz avareikas. Tā kā tā. Vēl mums ir jābrauc 3 stundas 40 minūtes aptuveni. Tas ja bez pieturvietām. Cerams, neviena no mums neaizmigs. Galvenais cerams, ka Laura neaizmigs, jo viņai jāspūrē. Mazliet saņurcītas, bet esam atbraukušas. Braucām iekšā Las Vegasā. Las Vegas, baby! Apsolos tas vairāk neuzplauks. Esam ieradušās, sabildējušās pie zīmes. Brauksim iekārtoties viesnīcā. Esam klāt, iesim uz hotelu lobby, pa ceļam pafilmēsim, kas te mūsu viesnīcā. Kādi aparātiņi smuki. Celsim lielo piķārā, ne? Es domāju, ka mums stabili. Nē, mums būs tie 3 miljoni. Šodien jābūt ir uzreiz pirmajā vakarā. Tas ir mans gess. Laura tam netic, bet tā jau redzēs. Beidzot, esam atraduši savu liftu, uz kuru mums jābrauc uz 27. stāvu, jo čalīts reģistrā, čekinā, viņš, nezinu, mēs viņam patikām, vai viņš domāja, ka mēs esam baigās influencers, viņš mums upgradeoja no 6. stāva uz 27. Nice, diezgan nice. Tuvojamies savai istabiņai, cerams. Esam atnākušas, rekur te, jā, 27162. Taisa vaļā, skatīsimies, kas tur iekšā ir. Skatīties, kāds mums ir skats. Nevar tā laikam. Kur tu attaisīji to aizskatu? Tāds mums tas skats te pa logu. Tīri jauks. Esam diezgan augstu.
Tātad te mūsu numuriņš ir. Tāda Laura teica, ka tur tāds aizgāja vilcieniņš, ar to mums būšot jābrauc. Viņam lūk, ja nav mazgāja klausies. Nu jā, to gan viņu var izdarīt. Laura kapā aparāts. Varbūt kaut ko vinēs arī, re? O! Vinēja kaut ko. Tā. Man pirmā reize Vegasā pie aparātiņa. Kas tas tāds bija? Vinēja kaut ko? Es tev sapriecājos, ka 500 vinnēja nekā izrādās. Neko nesaprotu, ko izlaikt. Es jau iebāzu. Nu, davai, dod šurp. Baigi neinteresanti. Kaut ko vinēja? Ne? Nē? Ko ne? Nu, skatamies. Mēs baigās spēlmās neko neviena nesaprot vispār, kas notiek. Vegas, baby. Spied visus pēc kārtas. Spied vēl. Un šito arī spied. Tagad es baigā vinētāju klausīt. Turpinājums. Es domāju, ka beidzās. Ieslēdzot tagad pa jaunam filmēt. Activate, play. Kaut kā jāstāst. Šities griežās, jā. Mini! Un tas... Kaut ko vinēja. Cik vinēja? 3,80. Nē, paskaties! Es mums ir miljonāris! Nē, tu 3,000 vinē? Jā, gan. Gaidām, kad atstāsies. Laura, viņš nestājās. Kad tu stāsi? Pilīgi! Tu gan esi veiksminiece. Es nesaprotu, kas notiek. Laurai šoks, viņa kaut ko vinnē. Es nezinu, viņš nestājās. Jā, bet kad viņš atstās? 3,000 būs. Kādi 3,000? Un totāli viņa 3,800 un mēs brauksim. Tev, draudziņ. Es nevaru beigt filmēt, saproti? Ko jums nedrīkst? Mums nogalinās, kur ir 10 sekundes? Vai būtu 38 eiro būs? Moši arī, jā. Paskatamies. Man liekas, tev taisnība. Nē. Jā, uhu! Labs lēmums. Viņa Laura ielika $20 un tika pie $57 22 centiem. Labi, stop. Kaut kā tā. Laura tur spēlē. Es te. Jau kaut ko vinnēja. Es arī nesaprotu. Vēl, eiro 30 vinnē. Nu tā mēs esam notriekušas visu naudu. Aparātiņos, tad izdomājām tagad, ka vajag izvilkties moškārā un beigt tērēt naudu aparātos. Iesim pavazāties, paskatīties, kas vēl interesants ir Vegasā. Ir pirmais vakars, mēs tādā miera režīmā bišķiņu mēģinam. Tā kā baigi neiespringt rītā, mums droši vien vairāk viss kaut kas būs padarāms, vai ne? Pagriezīšu kameru, parādīšu bišķi apkārtni, kur tā mūsu viesnieciņa ir. Ļoti skaisti tā vispār ir. Tā skaisti un tā Vegas vaibīgi. Nu, un te mums priekšā ir mūsu viesnīca Arija. Tur mēs apmetamies kaut kādā 27. stāvā. Ne, mums liekam logi ir uz otru pusi, jā. Tā ir šitās ēkas. Jā, kaut kā uz otru pusīti vairāk. Šodien sveiku, tu rīt pļauj
Laura, kur mēs braucam? Kā tu nezini? Mēs braucam augšā Eiffeltornī. Labrīt! Ir 17. septembris 10:46. Esam izgulējušās, izdzērušas kafiju. Vakar bišķiņu, ko mēs vakar sadarījām, pastaigājām pa stripu, uzbraucām Eiffeltornī, redzējām skatu no augšas bišķiņu. Bija skaisti, tumsiņā, daudz gaismiņu. Tagad iesim laikam uz New York karuseli. Laura Rarti pagājušā reize ar viņu brauca. Kameru mēs gan neņemsim tur līdzi. Šo pasākumu izbaudīsim, jo tas it kā nav atļauts, un mēs negribam arī baigi riskēt kaut ko saplēst vai kaut ko nomest. Tad tas būs tāds tikai priekš mums. Bet zināšanai, ka mēs uz turieni tagad ejam, tad varēsim pastāstīt pēc tam savus atkaltus. Es esmu vēl viens paciets rieks, tu taču zini mani. Un nav nekas, kas apstādinās manu dīnižablu. Tas apvaldos pie pasauli 80 dienās. Un pagātni tas neņem līdz, lai tā iet pie Dievu. Es un mans putns debesīs baudam bezrūpību. Bet vakar diena kā konfeti zemē izpārstīta. Bediņa čapela. Laura, ejam precēties. Dubultā laulība mums būs, mēs ar Laura ejam precēties. Tur atmiņ tik daudz, cik daudz ir zvaigžņu debesīs. Es pulēju tās ik vakar, bet tās jau es nespīju. Naktī salauzta sirds. Naktī salauzta sirds. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Laura, kur mēs ejam? Uz tavu mīļāko vietu. Mēs ejam Lauras kuņģi pakratīt. Mēs ejam uz New Yorku. Mēs jau esam. Mēs esam New Yorkā. Iesim braukt lejā. Man nav bail. Man nav bail. Tev noteikti ir bail. Man nav bail, es neko nepatiku. Man nav bail. Ļoti labi. Ļoti skaisti foto sanāca. Aptuveni tādi. Nu, salīdzinoši nesen, pirms 3 stundām, mēs nobraucām ar New York. Laura saka, baigi traki. Tad es teikšu, ka Polijā ir trakāk. Nē, nu bija jautri, bija forši, viņš ir iespaidīgs, jā. Un pēc tam mēs bišķiņ 3 stundas apīšas paspēlējām. Bišķiņ minējām, pēc tam visu zaudējām. Nu, tas tā normāli. Zaudētuve. Tāds mums moto ir, ejam uz zaudētuvi. Tā kā jā, bija forši. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt jau ņemunies kaut. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, tas nav parīt. Šajā video es gribu izteikt lielu pateicību savam vīram, kurš gribēja, lai mēs aizjam līdz sfēram. Mēs ar Lauru ejam jau pusstundu, mums sāp kājas. Mums jau ir 25,000 soļi, un mums vēl ir jāiet. Nu, dārgum, lūdzu tev sfēras tuvumā. Iekšā tur šobrīd nekas nenotiek. Tā kā iekšā mēs neiesim. Tā viņš tam maina tās gaismiņas ik pēc 10 sekundēm savādāk zīmējums.
Tā Laura gaida, ka Jānis būs sajūsmā par šo faktu, ka mēs bijām pie sfēra. Jo mums ļoti sāp kājas tagad. Mēs izdomājām apakaļ braukt ar taksi tomēr, jo iet tikpat liela gabala apakaļ. Mēs laikam vairs nekādā hikingā neaizietu, ne? Noteikti ne. Tā kā dārgumu, tev šis fakts ir ļoti jānovērtē. Nu, šodien atvadamies no Lasvegasas. Visu naudu esam atstājuši šeit. Parādos līdz augstīm, kredžu jāņem, lai atgūtos. Nē, viss kārtībā. Forši pavadījām laiku. Vakar ļoti daudz izsmējāmies. Bija jautri. Iesim tagad atradīsim kafiju un tad brauksim uz Pandarosu, mūsu pirmo kempinga vietu. Un no turienes tad uz kanjoni tie skaitās, ja? Nu, Jā, uz kanjoniem, uz Breisu, uz Zionu. Tur Laura piebeigs manas kājas un savas arī. Pat ceļam uz kempingu piestāsim Sand Hollow State Park. Tur ir tāds ezers akmeņos, teiksim tā. Ir doma bišķiņ nopeldēties. Ārā ir 88 Fahrenheit. Cik varētu būt? 27 grādi tīri normāli varētu bišķiņ papeldēties, atvēsināties. Cerams, ka ūdens ir atvēsinošs, nevis karsts. Tā te izskatās. Visādi bagīši stāv, var arī izbraukt, ja gribās. Skatīsimies, vai mums sanāks peldīte. Piebraucām, noparkojāmies, bet Laura redzēja kaut kādu lielu dzeltenu zīmi, kur rakstīts Swimming Beach Activate. Active. Tā kā īsti neviens te nepeldās un liekas, ka īsti nevar laikam šobrīd peldēties. Tas ir ļoti bēdīgi, ka mums tā kontrole, bet biļešu iekasētāja nepabrīdināja. Jo, mēs iztērējam naudu un mēs iespējams nevarēsim nopeldēties. Ielīdām iekšā, tā iemērcējāmies, varētu teikt, jo tas ūdens kaut kāds tāds neforšīgs, kaut kādas zaļas šķiedras viņam ir un kaut kāds tāds mazas mušiņas daudz. Bet, mēs tā iebridām līdz pusītei, iemērcējāmies un palika bišķiņ vēsīgāk, foršīgāk. Lietus ir beidzies, es varu vaļā sevi, zinu, ka šoreiz pats skaistākais, ko devis rīts. Tas paliks manī ierakstīts. Esam ieradušās, gandrīz jau noparkojušās. Es tikko visu savu plaušu izpūtoju, lai papumpētu tos matračus. Lauriņš kārto tālāk. Tā mums te izskatās. Skaists kempings. Tā ir tā mašīna. Ļoti skaisti. Gulēsim saldi, svaigā gaisā. Kas var būt labāks par šo? Labrīt! Šodien ir 19. septembris, 7:00. Braucam uz Breisu kanjonu. Šonakt mēs pavadījām teltī. Nebija baigi ērti, baigi neizgulējos. Bet būs jau labi. Laura saka, ka es izdzīvošot, kā gadoties arī sliktāk. Tā kā es te tāda bišķi miegaina, labprāt pa ceļam pagulētu, bet nedrīkstu gulēt, lai Laura neaizmig. Mums vēl jābrauc 35 minūtes. Jā, grūti man bišķiņi runāt šodien ir. Ļoti liels sagurums. Tā nakts bija tāda diezgan mokoša. Nospīdēs saulīte, parādīsies saules enerģija. Gan jau viss būs kārtībā. Dzirdu tavu balsi, tev pretī droši došos, zinu, ka šoreiz ar ilgām apbruņošos es. Tās mani tālu aiznest spēs. Esam atbraukušas līdz Breisu kanjonam un ejam savā hikingā. Laura, starp citu, šeit ir pirmo reizi. Jā. Vēlreiz šis ir piedzīvojums ar mani. Tā kā baudam skatus ļoti, ļoti skaisti.
Ļoti skaisti, visi ir oranži. Varbūt arī labi, laikam, ir, ka bišķiņi nolīs lietus, tās krāsas ir tādas izteiktākas. Grūti spriest, bet jā, ļoti skaisti. Es aizmirsu pateikt, ka šeit ir -300 grādi. Ja mēs visas dienas staigājām maiciņās un mums tāpat bija karsti un bija +40, tad šodien man ir legingi, man ir džemperis, kuras ir maika, un man vēl ir vesta. Ir augsti, jau kaut kādi 16 grādi. 11 grādi. Bet patīkami nav vismaz atkal pakarstu. Es zinu, ka ir tomēr tā, ir straumēm jāsaplūst vienā. Es jūtu brīdis šis pienāks, mēs būsim šeit divatā. Es zinu, ka ir tomēr tā, divatā, 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 jā. Divatā, 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 jā. Es būšu tev tuvumā. Līdzās tev esmu, jūtu tuvu tevi, ticu, ka šoreiz nekas mūs neapstādinās. Mūsu ilgas kopā lidinās. Atbraucām līdz mūsīgeivam, līdz grandiozam ūdenskritumam. Bišķiņi izžurs draugs. Latvijas var pārtikt no kartupeļiem, bet Latvijas var pārtikt arī no rotoniem. Vakariņas. Nomazgājušās tīras tagad žiriem. Rītā uz jaunu. Labrīt, ir 20. septembris, pulkstens aptuveni 6. Mēs cēlāmies ar laušaniem 5. Teiksim tā, mēs jebkurā gadījumā būtu piecēlušos 5, jo vakar riktīgi nolīja lietus un teltī cauri izgāja mitrums. Sākumā vēl, kad gājām gulēt, bija tīri ok, ciešami, bet pa nakti viņš sasūcās tā kārtīgi iekšā un uz rīta pusi jau izslikās tāds ļoti slapšs un drēpns un bija diezgan augsta gulēšana. Visā visumā es, man liekas, pagulēju pat labāk nekā iepriekšējo nakti, bet bija augstāk un neomulīgāk tā ķermeniski laikam. Tā, un tagad mums jābrauc vēl 30 minūtes, mēs braucam uz Zajonu, meklēsim kādu treilu, ko izstaigāt. Mums bija plānā paredzēts iet Nerau, ja, kas ir pa ūdeni, bet mēs jau ūdeni pa nakti uzsūcām. Tā kā pa ūdeni mēs neiesim laikam, jo esam bišķiņi atsalušas un neomā staigāt vēl pa ūdeņiem. Ārā ir baigā tumsa, bet mēs aizbrauksim, būsim tur tieši uz saulēktu, cerams, un redzēsim smukus skatus, kā saulīte lec. Pagriezīšu tagad kameru uz otru pusu. Ir piķa tumsa ārā. Mūsu ilgas kopā lidinās. Es zinu, ka ir tomēr tā, ir straumēm jāsaplūst vienā. Tas vilnis tuvāk mums nāk. Mēs stāvam rindiņā uz autobusu, jeb šatlu. Tāda ir rindiņa, lai mūs aizved līdz mūsu treilam. Šajā mēs iekšā netiksim, viņš jau ir piebāsts. Gaidīsim nākamo. Būšu tev tuvumā. Mēs lidosim tur, vējos, kur putni ar mums dējos, lai straumes tik kūst, lai pasaule kūst. Mēs lidosim tur. Mēs lidosim. Laura atved mani pamirt uz Zajonu. Kāpjam augšā. Cik mums ir posms? 6,8 km. Tas ir ar uzkāpšanu augšā un nokāpšanu lejā. Bet, esot tā vērta, mēs brienam. Būšot smuki. Pa ceļam jau ir smuki. Skaisti saulīt tieši ceļās augšā, arvien augstāk. Būsim uzkāpušas, kamēr vēl nav karstumi. Tas ir labi, tas ir priecējoši. Pa ceļam parādīsim, kā te izskatās, ko mēs te redzam. Un tad jau no augšas taka, kur visi staigā.
To mēs esam jau nogājuši, paldies Dievam. Un skaistumi. Es zinu, ka ir tomēr tā. Ir straumēm jāsapūst vienā. Tas vilnis tuvāk mums nāk un augšu pacelt masā. Es būšu tev tuvumā. Nu, vēl kaut kāds kilometriņš līdz augšai. Jāpačāpo. Gan jau, ka grūtākais vēl tikai priekšā. Un pagaidām par Josemīti es neteikšu, ka man ir grūtāk. Nu, ciešam. Ir ciešam. Jāsāk iet ātrāk. Nē, ātrāk nevajag iet. Paldies. Mēs lidosim tur, vējos, kur putni ar mums. Tējos, lai straumes kūst, lai pasaule kūst. Mēs lidosim tur. Mēs lidosim tur. Nu, esam uzkāpušas augšā. Skaisti. Upīti var redzēt no augšas. Augšā var ieraudzīt arī vienu lauru. Jā. Ļoti skaisti. Nevar saprast, kā tas koks te izdomāja augt. Tiešām dažkārt nesaprotu. Pusdienosim. Nu, jā. Nu jau kādu brītiņu esam apakaļ ceļā, kāpjam lejā. Es īsti neatceros, vai es aizmirsu nokomentēt šo kāpienu augšā visumā. Tomēr tas pirmais kāpiens Josemitē man likās grūtāks, varbūt tāpēc arī, ka vairāk mēs kāpām pa sauli karstu. Tad mēs kāpām no paša rīta un pa ēniņu. Bija ok, nebija grūti, bija labi un lejā kāpiens jau easy peasy. Nu, laikam aiziesim vēl bišķi pa to upi pastaigāt. Un augšu pacelt masā. Es būšu tev tuvumā. Mēs lidosim tur, vējos, kur putni ar mums. Tējos, lai straumes kūst, lai pasaule kūst. Mēs lidosim tur. Mēs lidosim tur, vējos, kur putni ar mums. Tējos, lai straumes kūst, lai pasaule kūst. Mēs lidosim Nu, Inga, cik reizes tu nokriti? Tā, pavisam vienu. Bet vēl dažas reizes bija ļoti tuvu, un vēl dažas reizes samēcēja tikai vienu ķermeņa daļu. Normāli. Nē, bija forši. Šis man patīk. Šis, laikam, ir man vairāk no visas patīk šobrīd. Vairāk par Braisu. Nu, nē, Brais, man arī patīk. Nevar izlemt. Uz akmeņa šķērs papīrītis. Okay. Nē, bija forši. Nostaigājām, cik mēs nostaigājām? Mēs kaut kāds 3 kilīši, man liekas. 3 kilīši pa upu uz priekšu nogājām. Tagad ejam apakaļ, jo mūsu autobus drīz aizbrauks. Nepaspēsim līdz mašīnai. No tā, kaut kā tā. Labrīt, ir 21. septembris, pulkstenis 7:37. Mēs piecēlāmies ļoti laicīgi atkal. Un ne jau tāpēc, ka mēs to vēlējāmies. Bet nezinu, kādā sakarā, kaut vai lietas naktī nelija, mums bija nenormāli slapi telts un atkal bija ļoti augsta un negulēta nakts. Laura kaut kādu savu tur metodu atrada, ierokot galvu iekšā tajā guļam maisā, tad viņai bija siltāk bišķi. Es visu nakti salu vienkārši. Šodien mēs pametam mūsu kempinga vietu un dodamies garā ceļā uz Lauras mājām. Vakar, kad mēs atbraucām no Ziona, mums bija atstāta mīlas vēstule uz galda. Nu, respektīvi, blakus mums bija cilvēki, kuriem nepatika, ka mēs vakar cēlāmies 5 un bišķi sarunājāmies un taisījām brokastis. Un tad mums bija atstāta vēstule, kad mēs ievērojam kempinga noteikumus un līdz 8 netrokšnojam, jo viņiem bija early morning hikes, kas ir apstrīdami, jo mums bija early morning hikes.
jo mēs cēlāmies 5. Ka jā, par to mēs bišķiņ vakar bijām šokētas. Bet jā, interesanti, kā viņiem gāja šonakt ar gulēšanu, jo mums bija arī tādi kaimiņi, kas līdz 1 naktī tusēja vienkārši un bļaustījās. Tagad tas tā īsumā par mūsu kempingu dzīvi. Tagad ilgais ceļš kāpās 12 stundas, gan arī jābrauc. Ne, jābrauc, ir 9,5. 9,5, Bez apstāļu. bet ja mēs kaut kur piestājam, tad mēs varam ierēķināt visas 11 stundas vismaz, ja ne vairāk. Tagad pafilmēšu izbraukšanu no kempinga. Goodbye. Nu, labrīt! Atkal es. Es nezinu pagaidām, kas ir iefilmēts, bet ceru, ka jums bija interesanti paskatīties, kā meitenes vlogo. Tagad es vāļājos mašīnā kā cīsiņš, jo Laura vajag gāzē. Mēs braucam skatīties rocket launchu. SpaceX šaus gaisā raķeti kosmosā, kur palaiž Starlink satelītus priekš Starlink interneta. Mēs kā standarta gaumē esam bišķi aizkavējušies, un tā raķete izšausies. Es tagad skatos telefonā, man iet tiešraide, un viņu šaus pēc 4 minūtēm un 10 sekundēm. Mums atlikušais laiks līdz braukšanai arī 4 minūtes. Es ceru, ka mēs paspēsim un varēsim jums parādīt, kā šauja raķete kosmosā. Because it is a fast-paced program, and it does have all the credentials. Mums ir palikusi pēdējā minūte. Tūlīt būsim pie skatu punkta. Tas skatu punkts mums ir tādā tā kā kalna malā, kur pārskata, kur ir pāri. Es atvainojos, man ļoti grūti pārunāt, jo Laura ļoti aizdraubusies ar aizmaudā. Bet te skatās pāri kalniem, kur tieši viņi šauj, un mēs redzēsim, mēs pašu sākumu pirmo daļu varbūt neredzēsim. Bet mēs redzēsim, kā viņi izlēja no miglas ārā. Tūlīt kāpsim ārā. 30 sekundes līdz šāvienam ir. Mums video ir nedaudz aizskavēšanās, tāpēc varbūt tūlīt jau arī šausies, un davai skatāmies. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cik efektīvi. Ignition. And lift off of Falcon 9. Go SpaceX, go NRL 48. Mēs vēl neesam dzirdējuši būkšķi. Vai kāds ir putekļu mākoņas? Jā. MOD chamber pressures are nominal. Es gribu to skaņu sagaidīt, jā. O, nāk. Tagad nāk skaņa. Kā dūmiņa. Šitā skaņa, ko tu dzirdi, skaņas nāk turienes jā? īstenībā. Jo ir atpaliek skaņa. Cik tālu? Šodien labs laiks. Izskatās, ka varam redzēt arī, kad nāk atpakaļ. Viņi ne tikai, ka izšauja, bet viņi pēc tam nāk atpakaļ un nosēžās okeānā. Kur ar kameru grūti būs parādīt, bet pamēģināšu. Reku līniju zīmē var redzēt. Tur jau nāk. Tagad viņi bremzē. Goda vārds viņi izsās tā kā viņi Manderburgā sāstos. Varbūt ar. Iespējīgi. Sonic Booms. Es arī. Tagad mēs atbraucām uz Solvangu, jo netālu no tās vietas, kur mēs skatījāmies to rocket launchu, ir tāda pilsētiņa, kas ir uztaisīta tā kā dāņu pilsētiņa ar tādām mazām ēkām, kas izstās apmēram šitā. Un te kaut kur vēl ir vēja dzirnavas kaut kur. Un tad te mēs bišķi pastaigāsim, paskatīsimies un man liekas, iesim nopirkt bulciņas vai kūciņas. There is an unauthorized vehicle in space 126. The teal Toyota.
Nu, sveicināti! Šodien ir 24. dienas vidus. Pēc tam mēs, kad pabeidzām staigāties, mums bija ļoti aizraujoši laiki iet pa veikaliem. Mēs apirkāmies visādus suvenīrus un apģērbus un vēl nezinu ko, un būs Ingai ko mājās aizvest. Es neko nenopirku. Neko nenopirku, jā, viņam šodien koferis sprāga vaļā. Aizsīts iet. Vakarā aizbraucām, mums sākās negaiss diezgan interesanti, bet aizbraucām mēs uz vietējo pludmalu, uz Pismo Beach. Tur bija diezgan smuki. Pastaigājām, bišķi salijām, redzējām zibeņus. Tā nu mēs šodien esam bišķi mazākā stundu attālumā no lidostas. Atstāsim Ingu tur, lai lido mājās. Nu, kas tev vislabāk patika Amerikā? Wickedville! Paskaidrot cilvēkiem, kas ir Wickedville. Apīšķi Las Vegasā. Redz, kā ir vēt uz visādiem dabas parkiem, 7. pasaules brīnumiem, bet vislabāk patika aparāts Las Vegasā. Nu, ne jau, ka patika. Palika atmiņā tās emocijas. No dabas skatiem vairāk patika Brais. Kāds bija, kāpēc bija emocijas, labas pastāst? Nu, mēs ielikām 80 centus, kas mums bija palikuši pāri, un izcēlām 300. Pēc tam mēs viņus nospēlējām. Kur ieteiktu braukt kādam, kas brauc šeieni pēc tam? Noteikti jābrauc ir uz kempingu ar telti. Ļoti laba pieredze ir. Ļoti forši izgulētas naktis un silti ir un ļoti patika. No, tā. Nu, ceram, es jau neesmu vēl redzējis, ko viņi safilmē, bet cerams, ka jūs zina, par ko iet runa un kā viņām tur gāja teltīs. Bet nu kaut kā tā, nu, tas arī viss. Ceru, ka jums patika šis nedaudz savādākais vlogs. Tad jau tiksimies nākošajā. Tiekās Latvijā! Vai čau! Nu, sveiki! Šodien pie lielam ir pēdējā diena, ko es pavadu pie Lauras un Arta ciemos Amerikā. Un Artis ar Lauru tagad aizbrauc uz veikalu, un man ir iespēja izdarīt to, ko es gribēju izdarīt. Respektīvi, gribēju viņiem ļoti pateikties par šo kopā pavadīto laiku, par to, ka viņi mani uzņēma ciemos, izvadāja, izrādīja, pacieta varbūt arī. Tā bija ļoti forša pieredze, un es ļoti novērtēju, ka man ir tādi draugi, pie kuriem es varu atbraukt un ar kuriem es varu forši arī pavadīt laiku kopā, ne tikai no tāda turistiskā viedokļa, bet es arī ļoti gribēju satikt Lauruci, papļāpāt ar viņu, izpļāpāties, kā vecajos laikos. Tā kā jā, mīļie mani, liels jums paldies. Šo video jūs visdrīzāk ieraudzīsiet jau tikai tad, kad Artis editēs un taisīs vlogu, bet šī ir nenovērtējama pieredze priekš manis un vēlreiz teikšu liels paldies jums. Astariņa notecēs tūlī. Nu, esam nobraukuši aptuveni 2,5 stundu. Viņām ir ventilators dibanā. Labrīt, ir 17. septembris. Pulkstens, cik Laura ir? Nu, bet tev pulkstens nerāda pulksteni. Nē, viņš nerāda. Karš. Uzspied te šitur tur un viss. Es neko vairs nespiedīšu. Nevajag mums nekādus basus visus. Man to nevajag. Man jau ir sācis amerikāņu akcents. Atceries, ka tevi akcents liks. Es jau esmu. Cik dienas esmu Amerikas. Nu, tiešām, Artis tev neliks šitādi. Viņš lai neliek. Labrīt. Es neesmu izgulējusies. Nu, nepārspīlēs, neesmu izgulēt. Laura, man neļauj gulēt. Es laikam jāfilmē. Tev ir lietu reāli šeit no Latvijas. Savā. Kāda tev tā soma viss nekrīst? Nelamājos, es filmēju. Artis neņems ārā šo to lamāšanu. Ņems gan. Neņems gan. Ņems gan. Bļauj atkal. Es bļauju visu laiku uz mums abiem. Uz ko jūs jums abiem? Mani un kameru.
Es nebļāvusi. Labrīt. Ir 21. septembris, 7:37. Mēs pieceļāmies... Early morning hikes. Dirsēji. Cūka notriektas. Es ieslēdzu filmēšanu, cūka, tu notriektas. Braucam mājās. Laurai nenāk miegs. Laura saņemies, nu tad saņem sevi rokās. Vakars rītā gudrāks nodomāja Laura. Paņem telefonu, sazvanīja pāris draugs. Konsultantos Ingu sazvanīja. Emils, Lauru uzcirkās.